Šīs ir uzklājamās fotogrāfijas komplekts no goodcover.cu. Ar koka irbulīti jūs varat pacelt, pakustināt un aizķert plānus materiālus. Lai uzklātu fotogrāfiju uz telefona, jums vajadzēs plastikātu kartiņu un cietu, vēlams neslīdīgu virsmu. Varat likt fotogrāfiju arī uz vāciņa, tad atstājiet vāciņu uz telefonu. Uzklājamā fotogrāfija sastāv no 3 kārtām. Apakšējā kārta ir limplēvīte. Pagriežot pret gaismu, jūs redzēsiet salaidumu vietu. Ja telefona virsma ir tīra, varat jau fotogrāfiju nopozicionēt uz telefona. Atcerieties, kur bija limplēvītes salaiduma vieta. Piespiediet ar īkšķi fotogrāfijas apakšu un ar pirkstiņiem paceliet augšu. Izmantojot plastikātu kartiņu, mēs tagad iztumsim limplēvīti ārā. Salaiduma vietā tā atdalīsies. Nesasteidziet pašu sākumu un pārbaudiet, vai tiešām fotogrāfija atrodas jums vēlamajā vietā. Tad ar maigu grūšanas kustību jūs varat izstumt limplēvīti ārā. Cenšaties kartiņu tikai grūst uz priekšu un nevilkt atpakaļ. Ja telefonam ir kādi izvirzījumi, varat izmantot koka irbulīti, lai paceltu limplēvīti un tad turpinātu tālāk grūst limplēvīti ārā. Kad sasniedzat kameru vai citus ģeometriskus sarežģījumus, neveltiet tam pārāk daudz rūpes. Galvenais tagad ir pielīmēt lielākās un plakanākās virsmas. Augšpusīte nu ir pielīmēta un detaļas mēs pieslīpēsim vēlāk. Tagad varat pagriezt telefonu ar apakšpusīti uz augšu. Izmantojot koka irbulīti, paceliet fotogrāfijas apakšas visas 3 kārtas. Tālāk ar plastikātu kartiņu izgrūdīsim limplēvīti ārā, gluži kā iepriekš. Grūžot plastikātu kartiņu no fotogrāfijas vidus uz ārmalām, varat pārliecināties, lai visas maliņas būtu pielīmētas. Nākamais solis būs noņemt fotogrāfijas virsējo aizsargkārtu. Izmantojot sarkano uzlīmīti, uzlīmējiet to uz telefona stūra un vienkārši novelciet. Šīs ir rezultāts. Es izvēlējos fotogrāfiju, kur mans tētis 90. gados stāv pie sava jaunā BMW patruļauto. Izvēlies savu goodcover.cu.